Mans vārds ir Samuels Ozoliņš. Esmu viens no teātra studijas Kāpnes biedriem un režisoriem. Šajā sezonā es debitēju režijā ar savu izrādi Atraitnes dēls, kas ir veidota pēc Viļa Plūdona tādu pašu nosaukumu poēmas motīviem. Teātris vienmēr kaut kā ir bijis klātesošs manā dzīvē, un tas arī laikam šobrīd ir tāda lielākā mana interese, bet man ļoti interesē laikmetīgais teātris un dažādas jaunas teātra formas un performanču māksla un laikmetīgā dēja un laikmetīgā mūzika un tas, kā dažādus mākslas veidus ļoti simbiotiski var apvienot dažādos jaunās formās un jaunos veidos, jaunās izrādēs. Man izrāde Atraitnes dēls ir par sapņiem, par nepiepildītiem sapņiem, par mēģināšanu, par cenšanos, par tiekšanos uz mērķiem un tad par tādiem dzīves negaidītiem pavērsieniem, kurus mēs nekad nevaram paredzēt un kas spēj pārsteigt visnejaukākajos veidos. Astotajā klasē, kad es lasīju kā visi skolēni Atraitnes dēlu, kas ir skolas programmā, man vienkārši ļoti iepatikās tas teksts, kādā valodā tas ir uzrakstīts, par kādām problēmām tas runā. Un tad kaut kā tas teksts kaut kur zemapziņā nosēdās, kaut kur sēdēja, un tad es vienā vasarā vienkārši piesēdos un izdomāju, ka gribu uzrakstīt dramatizējumu potenciālai izrādei un uzrakstīju dramatizējumu poēmai Atraitnes dēls, un tā tas dramatizējums arī stāvēja man vienkārši datorā, mapītē. Un tad kaut kā tad es pievienojos Teātra studijai Kāpnes, un tad es sapratu, ka es gribu kaut ko pamēģināt režijas virzienā, un tad tas kaut kā lēnām organiski salikās. Es diezgan ilgi meklēju to veidu, kā es gribu stāstīt šo stāstu, un tad kaut kā gan sadarbībā ar horeogrāfi satiku Santu, un tad mēs kaut kā saslēdzāmies, sapratām, ka mēs gribam kopā ar šo izrādi, tad ar Katrīnu, kas ir komponiste, un viņa arī tik labi saprata visas manas domas, ka mēs no pusvārda bezmaz vai sapratāmies, un man nebija viņai daudz jāskaidro, kas tieši ir tā sajūta, ko es gribu panākt ar konkrēto mūzikas fragmentu. Un tā kaut kā pamazām tas saslēdzās, un tad es atradu galveno aktieri Niklāvu, kas man šķiet lieliski iedarās šajā lomā, un tad tas kaut kā, tas viss saslēdzās. Bet kāpēc tāds teksts? Tas arī ir viena no manām interesēm par to, kā ar tādiem ļoti klasiskām lietām, klasiskiem gabaliem, klasiskiem tekstiem, kā ar viņiem var strādāt arī mūsdienās, kā šos tekstus padarīt saprotamus mūsdienu auditorijai, tieši Atraitnes dēla kontekstā, kā to padarīt saprotamu jauniešiem, jo arī pat poēma ir par jaunieti, kas brauc studēt. Un tad caur šo izrādi es arī drusciņi papētīju to, kā strādāt ar šādiem klasiskiem tekstiem, bet pārvērst tos mazliet jaunās, interesantās formās. Mani ļoti iedvesmo mākslinieki, kas apzinās, ka arī viņi ir cilvēki un kas apzinās, ka šo darbu arī skatīsies tādi paši cilvēki kā mākslinieks, jo bieži vien sastopos laikmetīgajā mākslā ar māksliniekiem, kas mēģina panākt kaut ko pavisam tādu ļoti augstās mākslas virzienā, kaut ko, kas ir saprotams tikai mākslas zinātniekiem, un tad man ir mazliet skumji, jo man šķiet, ka laikmetīgajā mākslā, laikmetīgo mākslu vajadzētu tieši nest vairāk pasaulē un publikā, kur par to runāt pavisam vienkāršā veidā un saprotamos veidos. Tā kā man iedvesmo mākslinieki, kas spēj padarīt šīs laikmetīgās mākslas dažreiz jocīgās formas un jocīgās izdarības arī saprotamas tādai ikdienas publikai.
Šobrīd es ļoti gribētu, lai izrāde Atēnas dēls redz pēc iespējas vairāk jauniešu, īpaši 8. klases skolēnu, kam tāpat ir jāapgūst šis teksts, un es gribētu, lai šiem 8-klasniekiem ir iespēja to darīt ne tikai lasot vienkārši šo tekstu, bet arī to redzot uz skatuves. Es dzirdēju daudz ļoti labu atsauksmju, kas ir ļoti forši. Man pašam bija mazliet bažas par to, kā tas strādās brīvā dabā. Pirmkārt jau bažas par to, vai gadījumā nelīs lietus un vai nebūs kaut kādi traki laikapstākļi, bet tas viss bija ļoti, ļoti labi. Un man liekas, ka arī šī izrāde diezgan labi strādāja šādā brīvā dabā, tādā pavisam autentiskā atmosfērā, jo arī gribētos turpināt to, kas jau ir iesākts Teātras studijā Kāpnes un ar šo izrādi un arī ar citiem projektiem, kuros esmu piedalījies, turpināt un attīstīt dažādas šīs laikmetīgās formas un arī mazliet ienest vairāk šāda veida izrādes un notikumus Latvijā, kur tas joprojām ir diezgan maz sastopami, šādas laikmetīgas formas, un padarīt to mēs drusciņi pieejamāku tādai ikdienas publikai, kas nav mākslas mīļotāji un mākslas lieli sapratēji, kas tiešām interesējas par laikmetīgo mākslu, bet arī parādīt to, ka jebkuram cilvēkam laikmetīgā māksla var būt interesanta un saprotama.